man pratināja, ja, man tagad viss bija sarakstīts, kas nu tagad es esmu nogrēkojusies un viss. Tagad viņš saka, tāda jauna meitene, un tā jūs nevarējāt labāk medicīnas institūtā iestāties nekā tamīs sanitāros kursos. Neko. Tagad viņš liek man noģēbt jaknos, kažociņu jau es biju novilkus, viņš liek man noģērb jaku, tad viņš noskatās no augsts līdz apakšai šitā te un saka tā, nu sarunāsim tā. Nāciet man blakus istabā un pakavējiet man laiku, tad es rīt no rīta jūs atlaidīšu mādi. Tā. Tāds piedāvājums. Un man bija tādas trakas dusmas ar tādu jaunības maksimālismu, tādu pilnīgi, ka es tad nošņācu tikai šausmīgi nekādā. Un es teicu, nemūžam nekad neiešu. Un tad viņš uzreiz pārvērtās, tā kā ēna pārlaidāt pāri. Domāju, nu pat jau gāzīs man. Taisni tāds iespējas bija, bet ne, viņš tikai uzbļā uzreiz. Konvoj, padvāli, jau uz pagrabu. Un tad man iegrūda pagrabā. Un tad no tā pagraba nākošā diena uz novērtu. Tad, kad aizbraucam tur kolhozā, tad visus sūt svētdienā jāiet strādāt. Sarkanai armijai vajag strādāt, un jums jāiet strādāt. Es visus apstrēju, visus latviešus, un teicu, ka viņi ir dūmu un traki, ka viņi iet strādāt. Mūs tak izsūtīt, mums nav ko iet strādāt. Bet visi dobīšies, visi aizgāja, es tik neaizgāju. Un tad atbraucēja karadists viens, man izsauca, vai jūs tā teicāt? Es saku, jā, es tā teicu, un es tā domāju. Viņš saka, vai cik jūs pārdroši? Man tagad jūs jāved uz Rīļas par šito. Es saku, ka jāved, ko es tur varu darīt. Viņš teica, nu, es tur nedarīšu, bet tā nerunājiet. Tā nevar, tā jūs sev tikai sliktāk vien padarīsiet. Tas bija tūliņ drīz, kā mēs aizbraucām. Un tad atbrauc atkal vienreiz zenkavedišķis. Un tas mūs iesauc vienā, ar vārdu sakot, atbrīvoja 2 tur telpas, ienes tur vien tādu solu garu, tādu, kā man te pie mājas. Sauc visas sievietes, visām bija pa vienam iekšā, lai tur bija akušerka, kā sakiem, jau kas viņi bija, tādu medmāsā līdz tam enkaļistam. Un tad mūs ved pa vienam iekšā, galīgi pliks izdievās, un tad bija jānoguļās uz to beņķi, jāizplēš kājas, un tad abi divi skatījās. Viņš pienāca klāt, bet daudz mēs tie sievieši bijām. Var sakot, tas kaut kāds nenormāls, bet tas vai kādam izsūtītam tā ir bijis, tā ka es domāju, ka tas nav bijis. Tā sākās mana pirmā diena mežā. Cik man bija šausmīgi bailes. Viņi jau bija pieraduši. Viņi jau zināja, vai tas ir, ja tur lūza zariņš, vai tur kas bija. Viņi jau to zināja, bet es vienās bailēs trīcēju. Tur zvērs skrien, zari lūst. Es domāju, nu jau nāk, nu jau mums. Tad man viņi tur apmācīja. Varbūt teikt. Šaut. Tur man bija jāsola. Jāapsola. Kā tik par kā zaudēts. Svinīgais solījums. Jums vairāk cāk jārodot. Nu tāds tam apmēram līdzīgs. Jo tomēr es esmu sieviete, un nekādas atšķirības tam nebija, jo es biju līdzīga tagad viņiem. Taču man bija savu draugu priekšā jāapsolās, kad es nenodošu viņus. Un kad es pildīšu tās pavēles, kas man tiks uzticētas, kas man būs jādara, kā savādāk.
Samosa melno Bertu ved uz tiesu, tiesa kā teātris. Pavisam vienkārši. 25. Pirmos tiesāja Zeņanis, 25. Saka, ko grib. Vai savā ir melns vai balts vienalga. Un pienāca mamma kā, par ko nu man notiesā, par to. Es saku, nav taisnība. Kā nav taisnība? Man puikas samācīja, lai es pilnīgi atsaku, kā nav taisnība. Jūs pat esat parakstīsies. Es saku, čekā var parakstīties vienalga zem ko. Zem visko. Ko tur noliek priekšā, zem to var parakstīt. Var neparakstīties tikai tas, kurš vairs nav dzīves. Kā jūs runājat, ko jūs izrunājaties? Es saku, jūs neticat? Es jums parādīšu. Un es vaļā savu blūzi un rādīšu vēl savus zilumus, kas man ir vēl palikuši. Un kliedz. Nav vajadzīgs mums redzēt jūs kailomus. Es saku, bet kāpēc pa tiem kailumiem čekās sit? Sēžaties. Nākošais. Un man izglābt tomēr tas. Es būtu to 25 dabūjis, bet es dabūju 10 plus 5. Es sapratu, ar viņiem vajag rīkoties pilnīgi citādāk. Tur nedrīkst lūgties, tur nedrīkst pazemoties, jo to jau es biju jutuši čekā, ka tu nedrīksti tur lūgt tiem cilvēkiem neko. Plus es vēl izglābu sava tēva glabāto krustiņu, ko tiešām viņi man atrada mantās. Un teica, ticīgā. Es teicu, kāpēc man jāsaka, kad es esmu ticīgā, bet tas man ir vienīgais, kas man ir palicis no mana tēva. Un, ja jūs viņu gribiet man atņemt, tad vispirms pajautājiet sev, vai jums arī ir tēvs, no kura jums ir kaut kas dārgs palicis atmiņā, jeb kāda piemiņa. Un tad izšķiriet, vai jūs man viņu atdosiet, ja jūs man viņu neatdosiet. Un tad viens no tiem virsniekiem, vecāks gados, paņēma un teica, ņem. Un man to kristiņu atdeva.